Esiet sveicināti! Eglītes un angļu valoda pirmajā nodarbībā. Šodien iemācīsimies vārdu sviests. Sviests. Butter. Sviests. Butter. Butterfly. Butterfly. Nu, tad iemācīsimies vēl dažus jaunus vārdus šajā reizē kopā ar Šovs 8 un Edgaru Eglīti. Nu, lūk, iemācīsimies šodien mēs dažus skaistus vārdus. Sodoma, Gomora, Dieva sots, grēks, country festivāls, Bauska, Bauska. Esiet sveicināti mūsu liberāli kristīgajā programmā Šovs 8. Mēs šodien parunāsim par to, kā Dievs sodīja baušķiniekus atkal kārtējo reizi par es nezinu ko. Nu, esiet sveicināti, un lai jūs neskartu Dieva sots un Dieva āmurus, tad aicinām pierakstīties, parakstīties, padalīties, nošērot, nospiest laiku, visu šīs te podziņas. Pār sakot, čau, esiet sveicināti, prieks jūs visus redzēt. Čau, Peterson! Nu, čau, Eglīti. Tev tāds grandios ievads, butterfly ievads, man tā patīk, es vienkārši pārsmējies līgs esmu. Man ir sava versija, Eglīti, par to, kāpēc Dievs soda tieši Latviju. Tāpēc, ka šajās dienās Latviju apmeklē, man šķiet, tā viņa laikam nosaukt oficiāli ir otra pasaulē turīgākā porno zvaigzne. Kurai kaut kādas saites ar Latviju, starp citu, Railija Rīga. Es zinu to meiteni, viņa tautas deju kolektīvā kādā tur dejo, vai ne? Uguntiņa vai kas? Viņai mīļākā deja esot 5 vilki kazu jāja, kur viņi ir kazā. Jā, tieši tā. Un tas pats fenomenālākais bija tas, kad es savā vietējā veikaliņā nāca ārā, nu, protams, kā jau mēs parasti Latvijas vīrieši svetpēntos un tādā tīkliņa maisiņā ar izpūrušiem matiem un tā tālāk. Un es vēru vaļā durvis un es skatos, pazīstama seja nāk iekšā. Un man vajadzēja apmēram, sekundes simdaļu, lai savāktos un uztaisīt tādu seju, ka, tā kā es neatpazinu viņu, man tas neko neizsaka, bet tā bija viņa. Tā bija Railija Rīdi, kur nāca iekšā veikalā, un mēs samainījāmies durvīs. Jo, ne, tu jau gribēji krist ap kaklu, čau, tu kur sēd pazudusī, cik sēd neesi redzēta kopš šī rīta, jā. Varētu, ka es esmu redzējis kādā televīzijas pārraidē. Kādā seriālā? Jā, kur tā esam tikušies. Jā, sakars ar Latviju viņai tur tik vien, cik viņi tur tiešām tai tautas deju kolektīvā. Nē, viņi ir iepriecējusies. Tiem, kas nezina vēl, varbūt, viņi ir apņēmusi vīru no Latvijas. Un tad es saprotu, un viesojās, saprotu, pie vīra vecākiem vai tur radiem vai kā tam līdzīgi. Jā, iet uz vietējiem. Jā, tieši tā, iet uz vietējiem veikaliem. Un pārsteidz vietējos vīriešus. Jūtīties viņiem nērti. Jā, labi, ka vīrieši zina, un galvenais pēc sejas atpazīst, nevis pēc kaut kā cita. Tas jau ir daudz, tā kā tur. Okay. Nu jā, neskatās, piemēram, sievietes zina, kas viņa tāda ir. Veikalā, piemēram, stāv un es domāju, ka nē. Es domāju, ka tas ir ekskluzīvi vīriešiem. Tas ir ekskluzīvi vīrieši, jau tāds bonusiņš, jā. Jā, viņi tā klusējot ar sievieti un sievu nepazīst. Nejauši pasveicina, really. Zini kā, tad, kad tu kādu cilvēku bieži redzi, tad tu viņu nejauši tāds veicināt. Es tā pāris reizes savā laikā esmu ielā pasveicinājis, kad vēl, nebija gods iepazīties personīgi, vēl dažas cilvēkus tā sveiks. Raimond Pālu arī es sveicinājis. Jā, apmēram. Kas tāds pa čivaka? Tad, kas mums Bauskā ir noticis? Droši vien. Grēku plūdi, Sodoma, Gomora, Dieva sots, baušķinieks aprecējis. Nevis tas, kurš Ingus baušķinieks, bet kāds baušķinieks aprecējis ir Rīlī, redz? Kāza. Es nezinu, kāpēc.
Droši vien par to country festivālu sodu vai kaut ko viņi tur nelabi dara, kaut ko grēko. Jā. Nu, tā nepaveicās vienkārši. Šitie te tie, kas globālisti, kas viesuļvētras koordinē, zina, kura uzbrukumu viņi noteikti mērķēja kaut kur citur, bet kaut kā nokļūdījās. Viņam noteikti bija Krievu navigācija kaut kāda vecā Bauska gandrīz noslaucījām no zemes virs. Mērķējām uz kaut kādu pievolgas rajonu. Jā, daudz saka, un es arī sociālos tīklos lasu, ka nevajag šito tikai dieva dēļ nepiesaistiet šo te globālajām klimata pārmaiņām. Latvijā katru gadu ir bijuši šādi te uzliesmojumi un tā tālāk. Man gan ir jautājums, vai es atceros, ka viņi bija vēlāk. Viņi parasti kaut kādos augusta beigās, septembrī bija, bet vai bijuši ir jūlijā, tā, un vispār diezgan agrīni tas viss, man liekas, sākties. Arī Amerikā, ja tā paskatās visas tās viesuļa vētras, viņas vienmēr ir bijušas septembrī, oktobrī, un tagad viņas ir pārcēlušās jau tuvāk, jau jūlijā formējās jau viena lielā, un tad augustā plāno jau dažas nākamās tur Karību salās un tā tālāk. Tāpēc es tā sāku domāt, vai es nezinu, man liekas, ka zemenes arī šogad jau ir beigušās kaut kad pirms manā bērnībā, tagad tikai sākušās tās zemenes, vai ne? Manā bērnībā zemenes vēl nebija sarakstītas. Es domāju, ka tie ir atkal tie globālisti, ja paprasīsim Krištapānam tagad no Eiropas parlamenta tam čalim, viņš noteikti zina, kas tur ir ar to zaļo kursu un globālo sasilšanu. Es domāju, ka tie globālisti visi pēc iespējas ātrāk viņiem ir jātiek vaļā no cilvēces un teikt, tagad sārāju tās vētras. Tās bija plānotas 2000 kurā tur gadā un kā. Tā kā, visticamāk. Jā, bet nekādā gadījumā, mīļie skatītāji, nedomājiet to sasaistīt ar globālajām klimata izmaiņām, jo šī nav globālā sasilšana. -50 grādus soli, dažās vietās kāda tur sasilšana. Visu mūžu tak latviets ir dedzinājis savu ugunskuriņu un savu grilu cepis ar riepām un ko tikai ne. Un vai tad kādam māja ir nopostīta no lietas un vēja? Kāda globālā sasilšana? Mana gos kā pirda 30. gados, tā pirša tagad, un vieciet mieru, nestāstiet man pasakas te. Jā, tā govs jau ir visi inčkalnu tvērtnes piepirdusi pilns, bet nē, viņi nepie kā nav vainīgi. Jā, norakstam to visu uz Dieva sodu. Eglītis ļoti pareizi teica, vajag atrast kādu vainīgo, tad nevis klimats vai kas, bet Dievs mūs soda, un tad vienkārši meklējam par ko. Vai par sliktu valdību, vai par Railiju Rīdu, vai par Sodomu Gomoru, vai vēl kaut ko. Jā, atradīsim iemeslu, beigsies visas šitās vētras. Un šovs 8, starp citu, ar jaunu aptauju varētu arī izsludināt tā kā vainīgā meklēšanu šajos grēku plūdos. Un te būs arī 3 atbildes. Jūs droši varat ieskatīties, atbildēt un sameklēt šo aptauju mūsu YouTube kanālā. YouTube kanāls ir ļoti vienkārši, ierakstīsiet meklētājā šovs 8 un tur arī mūs atradīsiet. Un kamēr pildīsiet aptauju, neaizmirstiet piespiest arī to subscribe podziņu. Redz, ka iepriekšējās aptaujas rezultāti, kādas dzīves gudrības jūs gribētu lasīt vīriešu 40+ dzīves stila žurnālā, ja to izdotu mēs, izdotu šos 8 savu žurnālu. Un lūk, tātad vismazāk grib lasīt paslēpes ar prostatu. Es tā gribēju šo rakstu publicēt. Tikai 4% no viss tā. 37% no aptaujātajiem grib lasīt 5 pierādījumus, kā arī vīrietiem var būt menopauze. Jā. Bet absolūtais vairākums 59% grib lasīt rakstus, kā dzert katru dienu un nekļūt par alkoholiķi. Ko es varu teikt? Apsveicam, bet šis vairāk tagad būs Petersonam jāatbild, jo es nezinu, kā dzert katru dienu un kļūt par alkoholiķi. Nekļūt. Nekļūt par alkoholiķi. Es to nezinu, jo es esmu alkāns parastais pelēkais. Un
Un dzeru katru dienu. Nē, es jau tāpēc arī saku, dzert katru dienu, bet nekļūt par alkoholiķu. Nu, tas ir tāds, pašnovērtējums jau pārsvarā droši vien, jo cilvēki jau saka, zin kā, tas ir tā, tu dzer un dzer un dzer, un tev sieva saka, tu esi alkoholiķis. Un viņš tā, nē, es neesmu alkoholiķis, es mierīgi varu atturēties, es varu nedzert. Viņš pamostās. Jā, pamostās. Paņem aldu. Redzēju, es varu apturēties, šis ir pēdējais alds, vairāk nedzēru. Bet vēl diezgan līdzīgi ir ar vecumu. Es to esmu ievērojis ļoti, ka cilvēks arī, mēs jau pagājušajā reizē runājām par tiem 90-gadīgajiem autovadītājiem, vai ne? Mums te tagad, un Amerikas Savienotajās valstīs mums ir viens prezidents, kurš arī visi apkārt redz, ka traki ar to vīriņu ir, bet tā kā nezin, vai teikt vai neteikt. Un te aktieris Džordžs Klūnijs arī pagājušajā nedēļā vai šajā nedēļā ir izpaudies par to, ka nevajadzētu Baidena kungam vairs kandidēt uz to amatu. Yeah. Un kāpēc es pieminēju par to, ka gadi it kā to tā grūti ir varbūt novērtēt pašam, jo viņš var pateikt mierīgi, paskaties, Miks Džegers arī ir manā vecumā, jā, vai ne? Viņš lēkā pa skatu un runā normāli un sakarīgi, un, protams, ka tas vīrs jau savā iekšējā pasaulē sevi pielīdzina Mikam Džegeram. Kaut gan patiesībā viņš jau sen ir ar vienu kāju kaut kur citur. Mūgīsimies. Jā, tā kā tas ir kaut kādā ziņā līdzīgi, jā, ar alkoholiķiem, kad alkoholiķis ar saku, es mierīgi varu atturēties. Es mierīgi varu, nu pat svaigi ziņā, Baidens mēģina pierādīt gatavību kandidēt, bet sajauc Zelenska ar Putinu. Tas ir jāmāk. Zelenska ar Putinu sajaukt. Tur tiešām ir diezgan liela biesputa tajā galvā. Jā, un starp citu tajā pašā pasākumā, lai cik tas smieklīgi nebūtu, viņš savu viceprezidentu Kamalu Harisu nosauc par Trumpu. Tā kā tas arī ir vienkārši tik skaisti. Es vienkārši, es domāju, vīriem jāiet atpūsties. Saka, vīriem jāatpūšas. Tur ir bez variantiem, tur ir stipri jāatpūšas. Kas? Aizsūtīja, nezinu, palīdzību Ukrainai. Tas ne jau sajauc aizsūt uz Maskavu. Ieskaita Putina kontā tur miljardus. Vai sajūta klau? Vladimir, tu nevar atskaitīt atpakaļ. Sorry, tas nebija tev. Patur kādu naudu, patur 10, patur tu tā. Mēs jau tā Krieviju pieminējām, pagājušo nedēļu Krievu bombardē Kijevu, bet kas pie mums? Pie mums virsrakstu vēstīja, ka Latvija šogad pirmajā pusgadā no Krievijas importē pār 2,7% vairāk graudaugu produktu nekā 2023. gadā. Yes, kāpēc gan ne? Šis ir tas variants. Klau, mēs tev tur sadosim pa muti. Čau, Vladimir, klausies, zin, kas ir? Neņem galvā, mums tā jārunā, vai tos graudus sūti šūt, tā. Kas tas ir par tādu? Tas tādu vienu roku. Tas ir baigi. Es vispār atturos izteikties par tiem cilvēkiem, kur saka, ka nogriezt nost ar nāzi sadarbību ar Krieviju nozīmētu mūsu ekonomikai tur kaut kādu miljardu zaudējumu, un mēs to visi sajustu. Lai mēs to sajūtam, griežam nost, griežam vienkārši ciet, taisam to robežu ciet. Kas vispār tāda pa sarunu? Tā ir agresoru valsts, vienkārši nogriežam pilnīgi visu sakars nost. Vienīgie sakari ir diplomātiskie sakari, viss. Vairāk nevienam nav jābrauc ne ar kādu autobusu uz turieni, nevienam nav jāpērk kaut kādi graudi tur vai kaut kādi graudaugi tur produkti vai vēl kaut kas. Kas tas tāds ir vispār? Kas tas tāds ir? Kompānija tūlītās bankrotēs, jo viņi nav paspējusi pārorientēties uz rietumu tirgiem. Paši vainīgi, slēdzam ciet un lai tā kompānija bankrotē. Mans pēc, lai viņi bankrotē par savu stulbumu.
Un ir vēl baida, ka tad tagad viss būs tik dārgi paliks un tā, ja mēs tur kaut kādas darbības neveiksim ar šo te vaiprātīgo lāci. Ko tu Latviju baida ar dārdzību? Mēs tāpat to kolu pērkam 3 dārgāk nekā rietumos vai kaut kur veikalos, visi ir tādos griestos. Mums ir rimīgi galā mūs, tu nebaidiet ar dārdzību. Jā. Mēs tam bijuši rimīgi. Mēs zinām, kāds ir īstais. Es biju piemājas veikalā, kur vispār ir kaut kāds, ka Sky and More liekas, normāls cenas. Tā kā šito jūs mums te nebaidiet. Un es varu pateikt arī pilnīgi godīgi, ka tie cilvēki, kuri... Es viņus ļoti labi saprotu. Tie, kas nāk ar koletītēm tev klātai lielveikalā un saka, ziedojiet Ukrainai. Zin kā, tas, ka tu noziedo savu grūti, sūri sastrādāto naudiņu, un tu zini, ka tavu kaimiņi vai tur kaut kādi tavi tautieši taisa biznesu vēl ar Krieviju, tā kā ar vienu roku dod, tā kā ar otru ņemt, ka tu nevari saprast. Un es ļoti labi saprotu to skepsi, kāpēc cilvēki nelabprāt ziedoni. Un viņi tāpēc, ka saprot to, ka mēs joprojām sadarbojoties ar Krieviju, faktiski mēs finansējam gan vienus, gan otrus. Tad nostājamies kādā pusē beidzot. Cik gadi jau ir pagājuši? Ja par Krieviju runājam, tad Krievs superstārs, Krievs superzvaigzne Alla Pugačova ir ieradusies Latvijā. Es saprotu tādus diezgan ilgu laiku uz palikšanu, vai ne? Es domāju, ka tu saki, ka Krievs superzvaigzne Liena Greifāna ir ieradusies. Greifāna, kādu viņa superzvaigzne? Viņa ir savā galvā ir superzvaigzne. Kurš Greifāna ir superzvaigzne? Kapils kultūras namā. Rīts ir tālu, vēl viena pati tukšā zālē jau tur. Rīts ir tālu, vēl. DJs Dvīns. Pugačova Latvija. Tu nezini DJ Dvīni? Kā var nezināt? DJ Dvīn. Vača, Kalimbalīņš Toman. Kā tu nezini to? Jēzīgi, tūlīt pats sameklē. Tagad neliks mierā 3-4. Vača, Kalimbalīņš Toman. Sūdz par to Greifānu, ar ko viņi slavena, es pat nezinu, kas viņa tāda. Bet Pugačova, ja godīgi, man arī nav skaidrs, kāpēc Pugačova ir superstārs. Ne viņa, būsim godīgi, ne viņa ir izskatīga, ne viņa ir tāds kaut kāds populārs dziesmas. Viņa ir, man liekas, vienīgā dziesma, ko es zinu, ir šitā te. Miljoni, alih roz. Un ne tikai tāpēc, ka tā ir Paula dziesma ar krievu teksti, dāvāja Mārija. Es teiktu, superzvaigzne, viņi noteikti ir mūsu, varbūt, mūsu vecāku paudzē, vai ne? Būsim godīgi. Varbūt, jā. Mūsu paudzē viņi nav nekāda superzvaigzne, viņi ir vienkārši ļoti neizskatīgi veca kundzīte, kur ir apprecējusi jaunu geju. Tehniski man pilnīgi ir vienalga. Vienīgais, kas man, protams, nepatīk, ka visas, kā saka, žurkas, vienalga kādas viņas tur ir. No tā kuģa kaut kur pa malām mūku, aizmūku uz Izraēlu nav labi, kaut kur uz Grieķiju arī nav labi, tur saule pa karstu. Tad uz mīļo jūrmalu, tad mēs varētu varbūt sapulcēties. Es varbūt izklausīšos dīvaini, bet šitien mazlietiņies Pugačovu varbūt tā kā aizstāvējuši pret Taurantu. Viņa bija tomēr viena no pirmajiem lielajiem tādiem Krievijas, redzamajiem cilvēkiem visai tai Krievu masai, kur pateica, ka Krievijas sūdz, ka šitā nevar nosodīt karu, un tāpēc viņiem nācās aizlēst. Viņiem vispār draud tagad 5 gadi jau tur cietumā, vēl kaut kas pa vienu Instagram postu pēdējo. Bet, principā, pareizi tu saki, viss žurkas tāds kā Greifāna, kur tur bija ieradusies, un tur, mēs te biezņēs, tur tagad, visu šito darīsim, tur, kas tur vēl, un tad tomēr laikam jābrauc uz mājām atpakaļ, tā Latvija, buč, jā.
Tā kā jā, Pugačova būs visi Latvijā var doties tie, kas grib saskrieties ar Rili Reidu, tie dodās uz Petersona kvartāliņu, tie, kur grib ar Pugačovu vietējā maksimā saskrieties pie Vīstigas ķīdu atlaižu plaukta, tie var doties uz Jūrmalu. Bet īstenībā forši klausies. Kā Vaikulei tagad? Viņa nav tā konkurenti atbrauc tagad, ko mēs tagad darīsim. Viņi jau tur draudzenes laikam arī tur ir tāds. Visticamāk, tur ir buč tur. Iesim, Alači, kas jau parādīšu tautumeitās atkal dejos. Es mācēju danci vest. 5 skazas, jā. Es atkal kaut kur radio dzirdēju reklāmu par to, ka Vaikulē būs kaut kāds festivāls. Tas vai notiks, vai būs? Jā, kaut kāds rendezvous ar Vaikulu. Das svidaņie ar Allu varētu būt pretī ielēt. Das svidaņie. Jā, rendezvous ar Laibu un das svidaņie ar Allu. Agrāk vai vēl tā kritiskā masa savāksies un gan jau atkal atgriezīsies Novaja Valnā mums. Das svidaņie Jūrmalā. Domā? Nē, tur jau viņi visi ir izmiruši. Tur jau tur. Kasā no Greifāna brauc atpakaļ, jā, Novaja Valnā. Es nezinu, kā agro vēl tas viss atkal pa ciklu tā apies apkārt. Ienāc prātā, Kapzons ir nomirs, bet vēl fiks jau tā publika jau tāpat pa gabalu neredzēt, kas tur uzstājās īstais Kapzons. Uzliec Elīt Veidemanu, pa gabalu jau tāpat neatšķirs. Tieši tā. Vai Veidemanu vai Kapzons uzstūmi vienkārši virsū, uzliec tagad mākslīgo intelektu fonā. Jā, mierīgi tekstu kaut kādu un mierīgi solns zaļot, tur būs tāda remiks, ka maz neliekās. Jā, tā kā labi liekam mierā mūsu jaunās tautameitas Rīliju un Allu, un arī sveicam tautameitu pulkā ar atgriešanos Greifāni. Ejam tālāk. Šajā nedēļā valdība amatā pazemināja bijušo valsts kancelēs direktoru Jāni Citskovski. Tur tāds skandāls mazliet sacēlās ap to, ka Citskovskis atklāja tādas detaļas, kurā Siliņas parlamentārā sekretāra Dāca Kļaviņa ir mēģinājusi Citskovska kungu ne tā kā pierunāt, bet droši vien kā pierunāt, jā, uzņemties vainu uz sevi par tiem kariņu lidojumiem. Un esot apsolījusi pretī, kad satīrīs un sakops pēc tam tos visus tās izmeklēšanas un visu. Un Citskovskis, protams, tam nav parakstījies, un līdz ar to tajā brīdī automātiski jaunai vienotībai viņš ir pretinieks, un viņi viņu ir izpirģījuši ārā toreiz no tā amata. Un tad uztaisīja to komisiju, kurā lēma par viņu tā kā pārkāpumiem, un šajā komisijā tā guvernante Kļaviņa arī tika iekļauta tajā komisijā kā viena no tām spriedējām. Un tad skaidrs, ka tas ir vienkārši pilnīgi atklāts interešu konflikts. Un tā tālāk. Jā, tas, kas ir, man liekas, interesanti šajā visā lietā, ir tas, ka Citskovskis tagad nolēmis tiesāties un šitā to lietu neatstāt. Un es domāju, ka jaunā vienotība un premjeras birojas tur tagad trīc, ļipas visiem trīc tur, jo man liekas, ka tieši Citskovskis vairāk kā jebkurš cits zina visus tos jaunās vienotības grēkus. Pagaldes apakš tur, jā. Tur ir. Atliek cerēt, ka Citskovskis tagad netīšām 7 reizes nenokritīs no 8. stāva vai vēl kaut kas negadīsies ar viņu, zin kā. Bet, jā, tas bija baigi dīvaini, ka tur es lasīju, ka šito čalu gribēja pierunāt, kā sadarboties tur tā. Guvernante diversanti. Jo man tas Citskovskis, man viņš asociējas, viņš ir tāds baigi taisnais džeks, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē tāds, kuram tu nebāz pirkstu mutē un nemēģini kaut ko viņam teikt. Zini kā, no vienas puses es varētu saprast to viņu mēģinājumu, tāpēc, ka
visu laiku jau, teiksim, viņš ir bijis diezgan lojāls tiem ministru prezidentiem, kas bija arī jaunās vienotības, ja tur Kariņš un tā tālāk. Viņš jau, kā saka, ar viņiem netaisīja nekādus skandālus un netaisīja nekādas publiskas veļas mazgāšanas. Un, zin kā, tā, ka tu esi tā puslīdz ar to ierēdni strādājis roku rokā, tev rodās sajūta, ka viņš ir mūsējais. Mūsējais. Jā, viņš ir katru reizi. Un tad tas ir tā kā mājdzīvniekam. Un tad tu tā kā viņu, tad glaudu pēkšņi rokā iekšā, ja? Un pēkšņi, reku mūsu mīļais mājdzīvnieks tomēr izrādījās kaut kāds tur trakais bulteļiers. Trakumsārgi jāpotē nost. Jā, tieši tā, jāpotē nost. Un tas ir, man liekas, tagad ar Cickovski arī noticis. Un no šova 8, es domāju, mēs vēlam izdošanos un, kā saka, uzvilkt karogu kātā visus tos jaunās vienotības. Uz mietu uzspraust kādā karogu kādā uz mietu un viss, jā. Nē, tas nenozīmē, ka mēs esam šleseristi, kur atbalsta, lai noairē jauno vienotību. Tā noteikti netulkojiet to tā, bet taisnībai ir jābūt un augstprātībai un tādai nesodāmības sajūtai un arī stulbumam savā ziņā. Kaut kādā ziņā ir jāpazūd no Latvijas politikas. Tā kā, un šeit, es teiktu, jaunā vienotība ir izpildījusies visos spektros. Tā. Man liekas, viņi tā kā Baidens šau sev kājā visu laiku tur ar ložmetēju, ar to ātrgaicu, ar to Schwarzeneggeru, to griežās. Tur nav par netīšām iešāv kājā. Tas, kas man vislabāk patīk, ka parasti ir tajos brīžos, kad vienotība kaut ko sačakarē, tad ir vesels pulciņš kaut kādu vai tur mēdī vai politologu, kas tur metās tā kā mīkstināt un mazināt to spriedzi. Un tagad pēc tā Cickovska paziņojuma, vismaz pagaidām es neesmu pamanījis, ka kāds būtu pieteicies tā teikt, vienotība, tomēr viss ir kārtībā, tur tas tikai parāda, cik tur netīra ir ierēdniecība un tā, šitāds. Bet es pieļauju, ka mēs gaidām vēl šādus gājienus. Bet par to laiku CVK atvainos Lembergam par liegumu piedalīties pašvaldības vēlēšanās. Kādā mīkstniešu zemē mēs dzīvojam, klausies? Kas tas ir? Čalis ir apsūdzēts smagos kriminālos noziegumos, tur visas lietas. Un te viņam CVK vienkārši paņem un atvainojās, ka, ko viņš var īstenībā iesākt ar to atvainošanos? Neko, bet kāpēc vispār vajadzīgs ir tāda atvainošanās? Tas ir viens, kaut kā muļķīgi tas ir tā, neļāva tev, no cietuma kruķīt ģēles atņēma mobilo telefonu, jā. Nebūs tev no cietuma kameras, prostitūts piegādāt Kremlim. Kaut kādas muļķības, tas vispār ir kaut kāda iedodamies Latvijas kaut kādas CVK centrālā vēlēšana komisija. Atvainojās Lembergam. Ok, Lembergam tas tikai tāds, akalīgs uzdancos kaut kur. Tas tā kā paņēma zālīgi. Varētu Putinam ar pie reizes atvainoties vēl. Labāk tu nebūtu atnācis, bet sveiki! Runājot par lielajiem, gudrajiem mūsu valsts galvī stāvošajiem ļaužiem un personībām, Siliņi ir uzzinājis, ka sīkie lieto narkotikas. Redzēja, ko laikam beidzot izbūkāja Vecrīgā uz ielas, gar Origo nobrauca vai kaut kā netīšām trāpījās kaut kur. Vienkārši pie Origo bija sarkanais, un viņi netika sirēnām garām, un tad viņi ieraudzīja to postežu, kas tur ir pie tā Origo. Un tagad Siliņa ir uzdevusi 2 nedēļu laikā sasaukt narkotiku kontrolas un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes un bērnu lietu sadarbības piekus. Atsakot, kaut ko sasaukt, visu šitā kaut kā sakal. Tā zitā. Atgādina tādu drudzētu darbošanos. Visu narkotiku un bomžu izkarošanos un var sakot, visu saliekam vienā paketē un nosaucam to par komisiju. Un uzdodam 2 nedēļu laikā apzināt situāciju vai pavērot, vai pasakot līdzi, vai izteikt stingru brīdinājumu atbildīgiem. Vai atvainošanos, vai arī atvainošanos. Jā, vai ne? Nākamajā klausies gaidām ziņu, ka Siliņa atvainojās visiem Origo bērniem. Jā, skaisti, vienkārši tāda ziņa, tāda random.
tiešām Siliņai tāda brīžiem random tāda izgājiena. Es domāju, viņi vairāk reaģēja šeit uz to ziņu, kas izskanēja ap līgo laiku, kur mēdījos dikti cilvēki ņēmās, ka tur izsaukumi bija uz tie Oregonu, ka tur bija kaut kāda spaisa uzliesmojumi vai kaut kas tam līdzīgs, kas tur pieauga marihuānai. Nu, un tad, protams, ka tas ir kaut kāds spiediens uz to valdību. Un ja tu redzi, ka tur ne veselības ministrs neceļ īsti ausi, ne tur labklājības ministram ir kaut kāda īsti nojēga un kaut kāda iniciatīva. Nu, nevienam jau nav, un Rīgas pašvaldība jau arī tādu pašu mīkstniešu, kā tu pareizi labi nosauc. Nu, tad kādam tas ir jāņem uz sevi. Nu, un tad mēdīji skatās, mēdīji gaida, sabiedrība savā ziņā izsaka pieprasījumu. Nu, tādai Siliņai tad ir vismaz jānodibina kāda kārtējā darba grupa, jo ko gan cits varētu darīt, ne jau paņemt lāpstu un iet apsist visus tos narkomānus un pomātus. Jāstājas WhatsAppā kārtējais čatiņš darba grupa. Jā. Narkotikas ir sliktas, bērniņi neēdiet, jā. Par WhatsApp grupām runājot, mūsu WhatsApp grupu varonis Kristopāns, tā ir nākamā ziņa. No daba necieš tukšumu, ko es varu teikt. Ždanoka vairs nav, Kristopāns ir vietā. Varbūt ne tik ekstrēms, bet tas ir tikai laika jautājums. Tas ir laika jautājums. Es domāju, viņš... Kamēr viņi to apkaus uzkarasies tā neeksistējošā globālās klimata pārmaiņas, tikmēr vēl būs mierīgi. Jā. Kamēr tu esi tādā mierīgā vidē un tev maksā ļoti lielu algu un tu dzīvo tādā Briselē, tu sāks izveidot tādu burbulīti, kurā tu arvien vairāk nostiprinās savu pārliecību. Un es esmu pilnīgi, man ir skaidrs, ka Kristopānam ir pārliecība, ka mums ir jādraudzējās ar Krieviju, ka tas ir mūsu kaimiņš, un viņš vienmēr būs mūsu kaimiņš, un bla, 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 un bla, bla, bla. Šitas te viss stāsts. Tā kā Kristopāna pieslēgšanās Orbāna un Lepēnas dombiedriem Eiropas parlamentā ir tikai likumsakarīga. Protams, un gal galā viņš arī uzskata, ka karu Ukrainā var izbeigt Orbāns un Trumps. Tā kā šajā bildītē, ko es atradu internātā, mētājamies pie sienas, bija kāds Kremlina mēneša darbinieks, Vilis Kristopāns. Jā, tādas lietiņas. Bet, ja par vatņikiem, tad Latvijā tur tā slavenā ne Pugačova, bet vēl viena slavena krievu tautības dāma, kur tur tos krievu hīmnu atskaņoja un kaut kāds tur karogas lika un kaut ko. Tā tagad dabūju jūs pasēdēt mazlietiņ, ja? Kā tur bija 3 gadu cietumā tur tai aktīvistē Kreilei. Bija tāda viņa visās valsts. Jā, bija, un tagad es pieļauju, ka Solovjovs viņu sauc par politieslodzīto un ir gatavs pašrocīgi braukt uz Latviju un izpest viņu, jā. Jā, tā kā nebūs tev visādi šitādas tev vatņika simbols un tad slavināšana. Tas ir pareizi. Sit, kā vajag. Es vēl domāju, ka kaut kad varētu pienākt laiks arī, ka pie pakais paņem pāris tur tos bļāvējs to free Palestine, jā, tur visu šitos. Nē, labi, zin kā, mēs jau arī nevaram aiziet tādā valsts, kas pilnīgi visus policijas valsts. Jā, tieši tā. Tas tāds, bezmaz tu gribi iziet ārā, kaut ko paust, kaut kādas savas domas, un tad tā no sākuma Google jānoskaidro par to Latviju apcietību vai nē. Tā arī droši vien, ka nevajag darīt, tā kā brīva valsts tomēr un tā, bet ja mums ir padomju simbolika aizliegta un mēs esam uzskatījuši un arī ar Saimi ir pateikusi, ka Krievija ir teroristiska valsts, un ne Krievija, tās pārvalde, ja, tur. Jā. Un tā, tad es pieļauju, ka tam ir arī kaut kāds likumisks pamats, ka tev uz ielas var aizturēt, ja tu tur skaļi dzied teroristiskas valsts kaut kādu himnu tur un kaut ko slavini un kaut ko nosodi un tā tālāk. Bet, kas attiecas uz visu pārējo, tad jau mums būtu arī droši vien, ka jāarestē tie, kas tur tos Tibetu tur grib atsvabināt un kas tur, viss šitā te. Tā kā es domāju, to tik tālu nevajag mums iet. Labi, tik tālu ne, bet tad vatņiks ik pa brīdim kādu vajag kaut kur ieskundēt. Vatņiks metam iekšā cietumā, jā.
ko latvietim neatņēmusi peldēt prasmi, neatņēmusi. Zini, kāpēc neatņēmusi? Tāpēc, ka viņam nav. Nopietni, es biju šokā. Es izlasu ziņu, ka 71% Latvijas iedzīvotāji nespēja nopeldēt vismaz 200 metrus. Raulā, uz muguras, zem ūdens niru, taurinīša stilā. Nu, es varētu dienas laikā arī nopeldēt, nav problēma. Es droši vien, ka Tas jau nav baigi daudz. 200 metri. Kā tu to ņemi? Es nezinu, vai es esmu nopeldējis 200 metrus. Nē, tādā vienā peldējienā, vai es esmu nopeldējis 200 metrus, es teiktu, ka nē, es neesmu. Nē, varētu, es droši vien, ka varētu. Teiksim, kādā tempā, droši vien, ka lēnā, bet varētu, bet uz ūdens es turētos, bet vai es, teiksim, tā, esmu peldējis 200 metrus? Nē, neesmu. Tā kā es arī godīgi atbildu. Es godīgi atbildēju. Tā sakrīts, ka man te netāli ir pļāņška, kuras var aiziet papeldēt tik pa brīdim. Un es pēc savu pulkstenīšu kaut kā domāju, no 200 metriem vajadzēs. Es nezinu, man kaut kā bija palicis kaut kā no skolas laikiem, kad tie 200 metri, tas tur tā vai kaut kā. Vienā rāvienā, tu Eglīti. Vienā rāvienā. Protams, es negonkoju tur, tagad es visiem parādīšu. Nē, vienkārši turies virs ūdens peldi un mierīgi tā. Pulkstenis, labi, es ceru, ka viņš tie ir metri, ko viņš uzrādīja, nevis kaut ko citu. Bet jā, tas ir baigi traki. Un kas ir pats dīvainākais, ka, piemēram, tie, kas paši ir mācījušies peldēt, no tiem, kas pašmācības ceļā iemācījušies peldēt, 37% aptaujātā savu prasmi atzinuši kā labu vai teicamu. Es peldēju, es biju no filmas peldētājs. Come on. Es varu noturēties virs ūdens, es nesaku, ka es teicam peldu. Es nevienā mirklī neesmu teicis, ka es teicam peldu. Es māku noturēties virs ūdens tur un kaut kādu, uz muguras pagriežoties vai kā. Bet, redz, te tas ir tas, kā es māku, man jau tas nenotiks. Tas ir tas pats gēns latvietīm, kas liek, es uz 7 promilēm mierīga, 300 km/h. Redz, tu esi tāds, kurš atzīst, ka tu varbūt teicam nepeldi. Es esmu tieši tāds pats. Es ļoti labi zinu, kas ir un kur es varu, kādos ūdeņos iet un kādos es labāk vispār, kādiem es labāk netuvojos. Un tas ir tas latvietis, kurš pasaka, ka viņš ir teicam, proti peldēt, ja? Tad tie arī ir tie, kas uz galvām. Tas arī ir tie, kas ir statistikā. Un trakākais, ka katru gadu vidēji 129 tādu latviešu ir, ka es šito pārpeldu, mierīgi, vieglāk ar 2 pirkstu apmīst, skaties. Viss. Diemžēl, jā. Es biju Diemžēl tā ir, un arī vairāk nekā tuvojās jau 60 cilvēkiem šogad 60 cilvēki, kuri ir zaudējuši arī dzīvības uz Latvijas autoceļiem. Te atkal, protams, prātā nāk tā lielā avārija, kas notika tur ar tiem 3 bojāgājuši, 2 bojāgājušies, kas to 3. notika jau. Jā, un tur, kur tas BMW sadalījās tur tajās 2 frakcijās. Var sakot, te jau ir stāsts par to, ka tiklīdz ir vasara latvietim savā ziņā ir tāda bīstama. Jā, varbūt vajag aizliegt, klausies. Jā, 200 cilvēki, kā saka, tā vidēji. -200, jā, mūsu nācijā. Nevis, kas ir aizbraukuši pelnīt kaut ko labākai dzīvei uz Angliju vai Spāniju, bet vienkārši atstājuši sevi, kā saka, šeit kaut kur izsmērējamies vai pret betonu, vai noslīkstot kaut kādā pļaņčkā. Vai ne? Pārvēršot sevi vai par faršu, par malto gaļu vai par zivju barību. Urā! Latvietis vairs nav stulbs. Latvietis vairs netic, ka zeme ir plakana, ka vispārējais latvietis beidzot kaut ko ir iemācījies. Mums ir fizikas skolotāja viena. Urā!
Te mēs redzam Gatu Šņūku, manuprāt, labāko karikatūru, ko es esmu pēdējā laikā redzējis, ar atsaucējumu uz Karalu Lauvu. Ja? Nu, mums ir fizikas skolotāji. Tā ironija visā tajā milzīgajā ir tāda, ka par fizikas skolotāju Latvijā iespējams mācīties 3 universitātēs. Un šogad fizikas skolotāju bakalaura programmu absolvējusi 1 studente. 1, nevis 100, nevis tur 10, bet 1, precīzi 1. Alise Stūra, apsveicam Alise, jūs esat unikāls, jūs esat... Jums maksās visu Latvijas fizikas skolotāju algu šobrīd. Jā, viss, cik ir paredzēts, maksās jums, tā kā bērniņi mācīties fiziku. Ai, nu tas ir tāds bišķi skolotājs. Es uzskrūvētu sev tādu ciparu. Nē, es darītu tā, es tiešām sadalītu savu, es sēdētu pie datora pirmkārt, es nekur nebrauktu, nekur nebrauktu. Man būtu sava klase, aiz muguras šeit jau tāfels, viss. Un es sadalītu savu laiku pa ģimnāzijām vai pa kaut kādām, kas spēja riktīgi maksāt. Un fizikas stundas būtu tādas, ka nevis tur klase ar kaut kādiem 5, 7, 12 skolēniem, nē. Tās būtu lielas auditorijas, kas būtu otrā galā. Ja? Un ar tādām es runātu. Un tādas man būtu dienā kādas 5. Ja? 5 tādas. Un es vienkārši peldētu uz naudā. Jā, varbūt ir vērts padomāt par tādu īpašu tādu kā YouTube platformu, tādu fizika.lv, nu vienkārši, kur par maksu abonē kaut kādas un skaties. Bet MTV būs Fizika TV, nu, kāpēc nē? Nu, super. Jā, tā mums Latvijā ar izglītību viss ir kārtībā, vai ne? Kā vienmēr. Nav stāsta skumjāka ar mīlas metu, kā stāsts par latvieti un vilcienu. Latvietis un vilciens. Kur nav kārtībā, ar vilcieniem nav kārtībā. Es domāju, bez komentāriem pavērosim, kā Tantuks kāpja vilcienā mazlietiņ. Jā. Es toreiz rāpjām, bet man ir jārāp. Viss tev. Pieturi. Jā, tas... Nu, vai nav skaisti? Var sakot, ja tu gribi savu senioru dabūt vilcienā iekšā, nesā līdzi kāpnīgs. Stum viņu. Viņš tā ir mūsu nākotne, Eglīt. Es nedomāju, ka tad, kad mūsu kājiņas būs jau atņēmušās, ka mums būs vieglāk tādos transporta līdzekļos iekāpt joprojām. Mēs rāpsimies tā kā pa cirkus to trūbu augšā uz kaut kādu transportu. Tā kā es esmu pārliecināts. Jā, tā kā kaut kādā Nepālā pa tiem kalniem, kur tur iet tikai pie striķīšu turoties, tur kaut kāds bezdibens apakšā. Jā. Tas ir kāpiens vilcienā. Latvietis un vilciens. Un tikmēr ir klaunāda sākusies Rail Baltica parlamentārā izmeklēšanas komisija ir satikusies pirmajā sēdē. Man tā patīk tas, ko viņi tur padarītais, vienkārši rauj jumtu nost. Ja. Es citēju, komisija vienojās, ka, lai izmeklētu Rail Baltica projektu īstenošanas gaitu, ir nepieciešami vairāki dokumenti. Skaisti! Deputāti vienojās, ka komisijai ir jāizstrādā konkrēts plāns, lai strauji virzītos uz priekšu. Tas tāds ir. Deputāti vienojās, ka pašlaik ir vairāk neatbildēti jautājumi. Come on! Da fuck, kas tas tāds ir? Klausies, Petersson, kāpēc mēs esam nodibinājuši kaut kādu komisiju, kas pa visu mūsu nodokļu maksātāju līdzekļu nodokļiem saņemt naudu, jo tad mēs varētu spriest, piemēram, ka... redz, mums vajag strauji virzīties uz priekšu. Jā. Ieziepēt roni ir grūti noturēt, vai kaut kā tāds pilnīgs stulbības. Kas tas tāds ir? Nu kā?
Kā tas darbojās? Latvietis un vilciens. Nu labi, lai no Rail Baltica tur briškam, tur tagad, kā saka, ar zirgiem ar 4 lokomotīvēm katrs savu debesu pusi briškam var raud gabalos atļaujam, bet tikmēr Vivi beidzot atvieglot uzelpoju, jo beidzot ir vētra un mēs atkal varam visus savus lāžus un neizdarību nogrūst uz laika apstākļiem. Vētras izraisīto elektroapgādes traucējumu dēļ kavējas Saulkrastu maršrutu vilciens, tiešām Vivi tā. Tas, kas rakstīja, domā, kā man tagad pateikt, kāpēc kavējās. Paldies Dievam, vētra uznāca. Nu, super, yes. Viss atrisināts. Latvietis un vilciens. Ja par vilcieniem, tad noteikti ir jāpiemina arī tas, ko mēs nevaram nepieminēt, ko visi runā, un kāpēc, lai mēs būtu izņēmums. Jānis Straumes, saprotu, ir pameties zem vilcienu. Kas ar to čāli ir noticis? Kaut kas tur tāds nelabs. Izskatās pagaidām pēc pašnāvības. Sauksim lietas īstajos vārdos. Izskatās pagaidām. Tur, protams, kaut kāda izmeklēšana būs un tā, bet ir viena lieciniece, kas ir redzējusi viņu faktiski izmetamies pretī tam vilcienam. Tā kā un jā, Straume pagalam. Straume tur ir tāda pretrunīgi vērtēta persona, bijusi vienmēr politikā, un tā viņš bijis diezgan atklāts, bet viena lieta, ko viņam noteikti nevar atņemt, ir tas, ka viņš ir stāvējis klāt pie jaunās neatkarīgās Latvijas izveidošanas šūpuļu. To gan viņam atņemt nevar. Tas gan. To nevar, jā. Tāda bēdīga Anka Reņina. Labi, mēs turpinām ar jautriem virsrakstiem. Šis virsraksts man ļoti patika. Ļoti. Divdomīgā situācijā pieķērtā Madara Lasmaņa pēcteci Jelgavas novadas domes vadītāja amatā mēģinās ievēlēt trešdien. Nevarēja vienkārši uzrakstīt, ka Jelgavas novada domes vadītāja vēlēs trešdien. Visu šito penteri uzrakstā. Tas, man liekas, tur tiešām atkal būs tā kā karalī lauta un iznāks tur tāda kaut kāds tur tas mērkeļs pacēlis kaut kādu Lasmaņu pēcteci un mums ir pēctecis. Pēctecis. Bet es domāju, ka tur tas vēl arī, ka tu ieliec to viņa bildi vēl klāt, kā nevar saprast, viņi tā kā grasās viņu pārvēlēt vai nē. Vai ne? Tā ir ļoti tāda dīvaina situācija. Un starp citu, es redzēju tagad arī X-ā šorīt, ka Reinis Pozņaks bija sašuts par to, ka kāds žurnālists no, mums zinām izdevumu ir viņam piezvanījis un paprasījis, kā viņam klājās tur tajā Briselē, vai viņš jau algu ir saņēmis. Viņš teica, nē, nav saņēmis. Un virsraksts, protams, ir kā jaunievēlētā tur Eiropas parlamenta deputāta dzīve Briselē pārvēršas murgā. Izrādās, ka viņam tur kaut kādā viesnīcā jāpaliek, kamēr vēl nav tur tas dzīvoklis. Nav nokā, jā. Tas ir murgs. Un tas ir murgs. Latviešu dzīves. Latviešu murgs. Nē, es saprotu, es tev vienkārši saku, ka tas latviešu žurnālists, viņš žurnālistu vārdu cienīgs, protams, nav. Viņš jau nav žurnālists, jā. Bet tas ir kaut kas vienkārši fenomenāls, kā tiek tie virsraksti virpināti tā, lai tu uz viņiem varētu uzklikšķināt. Un šis ir tas arī tas pats gadījums ar to Madaru Lasmanu. Tikai tāpēc, ka mēs, citādāk tu neizlasītu to ziņu par to, ka Jelgavas novada domes vadītāju ievēlēs trešdien. Tu neizlasītu. Jā, tev nebūs rīkš un nebūs visi šitie Google analītikas. Uzliec virsū to apgrābstītāju un pasaka, ka divdomīgā situācijā pieķērtā Lasmaņa pēcteci. Kas tas tāds ir? Šis man patīk arī vizuāļu izvēle. Pareizā virsraksts, pareizais vizuāls ir ļoti foršs. Peineru ģimene sagaidīs savu pirmdzimto, un ir, cik es saprotu, tā ir Peineru ģimene, un tas ir tas pirmdzimtais, jā? Tas laikam tas sanāk. Ko golīties? Ir piedzemdējuši suni cilvēku vietā. Jā, vai ne? Un ja tam čalim nav sieviņai nekādi jautājumi, tad kas mēs tādu, lai nosūtītu? Nosūtot, tieši tā. Jā, kā ir tā atrāda. Labi, virsrakstu. Viens no gada virsrakstiem. Šis varētu būt gada. No Līva akvaparka padzēd prom vīrieti, kuram šļūcot pa trūbu sākusies caureja. Nevizualizējam, ne? Nevar nevizualizēt. Pēkšņi sarkanā trūba kļūst par brūnu trūbu. Oh my God.
Čāls vienkārši trūps vidū uzsprāgt. Sauksim lietas īstajos vārdos, no bailēm apdirsās kaut kādā melnajā trūbā vai kurā. Nav svarīgi. Tāda mums virsrakstiņa. Un šis arī ir ļoti labs. Latvijā dubultojies sifilisa gadījumu skaits. Ārsti ceļ trauksmi, blā, blā, blā. Bet tas, kā Latvijā dubultojies sifilisa gadījumu skaits, tāds tāds lepnums pārņem. Mēs varam. Mēs atkal kaut ko dubultojām. Ar topos atkal esam. Mums ir fizikas skolotāji. Mums ir pareizie topi. Mums ir dubult sifilis negadījumu. Nē, tas saslimšana. Mums ir viens fizikas skolotājs. Mums ir brūnā trūbā, Līva akvaparkā. Mums ir viss kaut kas. Jā, labi. Tādi virsraksti. Šajā klausāmvielā parunāsim mazliet par ģeniālo grupu Junprauta. Šī grupa savā laikā tiešām bija ģeniāla un aktuāla. Viņa arī mūsdienās varētu būt ļoti laba grupa, ja vien viņi nerakstītu jaunus gabalus, jo tie jaunie gabali nafīgi nevienam nav vajadzīgi, un tur 99% no tiem jaunajiem gabaliem ir pilnīgs sūds, kā vecišķi vīri vēl kaut ko saprast no elektrības, bet ar krāniņiem tur bakstās pa saviem sintezatoriņiem. Izklausās diezgan traki, līdzīgi kā ar Alphaville vai ar Camouflage vai ar Division, vēl visi šie te vecā tipa elektroniķi, kuri domā, ka viņi visi par visu vislabāk zina, un viņi jūt gan laika elpu, gan telpu, un rezultātā izklausās tā, ka neķer laukumu. No muzikālā viedokļa šis ir tāds tā kā elektroclash, vai kas tas tāds varētu būt. Tātad, par ko ir stāsts? Es runāju par Junpraus jaunāko dziesmu, kur parādījās interneta dzīlēs, un tās nosaukums ir Interneta dzīvnieks. Tas ir, kā viņi paši saka, tas ir kā vērojams par šodienas sabiedrību, internetu un tehnoloģiju laikmetā, kur lielu mūsu uzmanības devu zog viedierīces. Dziesmas vārdu un mūzikas autors ir Aigars Grāvers. Un tas izskaidro visu arī šo te vecišķo piegājienu, šo te visu mazliet smieklīgo klaunātu gan tekstā, gan varbūt pat muzikālajā ziņā, kā es teicu, tāds novecojis elektroclash. Atceramies, ka Grāvers ir viens no kaistlīgākajiem sazvērstības teoriju piekritējiem un arī antivakseriem. Tā kā tas, ka tur viņš ar to internātu nedraudzējās, tas ir vairāk kā skaidrs. Ko viņš pats saka? Viņš saka, tā noteikti nav kritika vai kāda noteikta pozīcija par vai pret ieņemšana. Tā, atkal viss nav tik viennozīmīgi, vai ne? Interesanti, ko Grāvers atbildētu, ja viņam paprasītu Čeikrimu. Tā, tas ir vairāk kā trešās puses vērojums, varbūt neliels aicinājums lietot to visu samērīgi un jēgpilni, jo būtībā tehnoloģijas jau nav ne labas, ne sliktas, bet tās ļauj mums radīt tiešām lielas lietas. Arī mūsu jaunais videoklips nebūtu iespējams bez jaunāko tehnoloģiju klātbūtnes. Un te sākās šīs dziesmas lielākās ziepes, kas ir videoklips. Režija ir Grāvers un kāda centre. Un tur piedalās gan pati Junprava, gan vairāk vai mazāk zināmi cilvēki Latvijā. Vislielākais skriņš, protams, ir Dainis Porgāns zobārsta lomā. Un, protams, arī šie divi teletūbīgi ir kaut kāds tāds, kaut kas no sērijas, tas ir tik slikti, ka jau kļūst labi. Arī mākslīgā intelekta pielietojums ir diezgan tāds primitīvs, un kopumā klipa noskaņa atgādina kaut ko tādu kā 80. gados, kad Junprau taisīja Latvijas televīzijā videoklipus. Tur, protams, aiz nabadzības vienkārši izvērtās visādi citādāk izpaudās tur radoši un kā tikai vai vēl ne. Šis ir kaut kas klips, kas liekas, ir kaut kas no tiem laikiem aizķēries un atceļojas uz mūsdienām. Tāds, tā kā varētu tur kaut kas sanākt, tā kā nē. Čaļi vienkārši spēlē savus sintezatoriņus, tā ir Rīgas Depeche Mode fanu pagrabā. Ik pa brīdim tur kaut kāds mākslīgais intelektiņš parādās un tāda, klaunāda. Un tiešām visneiederīgākais tur ir Varis Vētra un Dainis Porgāns. Tur pārējie vēl, tā so. Tā kā tādas idejas par grupu Junprava, bet tajā pašā laikā es tomēr gribētu atgādināt, kā Meža parka lielajā izstrādē 31. augustā būs Junpravas superkoncerts. Un to tiešām ir vērts apmeklēt, un man neviens par šo nav samaksājis. Man vienkārši ļoti patīk vecā tipa Junprava. Tas viss klausām vēlā. Ticiet vai nē, Aksels Folijas ir atgriezies. Ja kāds nezin, kas ir Aksels Folijas, paldies ar labvakar, šīs šovs jums ir beidzies. Tātad Aksels Folijas, viņš arī ir Beverly Hillsas policists, viņš arī ir Edijs Mērfijs, viņam šobrīd ir 63 gadi, un Akselam Folija piedzīvojumu klāstā Beverly Hillsas policijas ir iznācis 4. filma Axel F.
Nu, pirmā filma bija ok, tas bija tās 80. gadu jautrais Stulbings. Skatījās tāpēc, ka, principā tie bija video seans, kur nekas baigi cits arī nebija ko skatīties. Un, vai tas baigi patika, vismaz man tajā laikā nezinu, bet katrā gadījumā to filmu es zinu ļoti labi. Visvairāk palicis atmiņā tas, kā Edijs Mērfijs visu laiku baroja kruķis, kurš šim sekoja. Pēc dažiem gadiem, 87. gadā, bija loģisks turpinājums. Tā filma jau vairāk atmiņā palika vienīgi ar to, ka tur bija tāda ļoti gara un ļoti efektīva blondīna, kur bija baigi sliktā. Un 87. gadam viņa, protams, izskatījās satriecoši. Kas arī mūsdienās ir ok, bet kaut kas tāds vecais vaibings ir, tā kā pat mans pieminētajā Junpravā. 94. gads pienāca, un Dievs, tas bija visu laiku vissliktākais Beverly Hills policists, kāds ir bijis, tātad trešais un sliktākais. Visa darbība notiek kaut kādā, AliExpress atrakciju parkā vai kaut kādā Gerkens un Co atrakciju parkā, un tas viss izskatījās tik slikti, un tie maskoti un tās atrakcijas likās, tas nevar būt realitāte. Es vienkārši paņēmu internetu, iečekoju, vai tiešām tādas ir. Jā, izrādās tiešām šāda indiešu Disneyland kopija ir, un izrādās, ka tas ir tāds sūtīgs atrakciju parks un kaut kāds Paramount atrakciju parks. Tā kā reāli tas tāds bija. Filma bija sūds, filma bija ar smieklīgiem speciefektiem piepīču, kā ar kompjuteru grafiku. Var sakot, izskatījās diezgan cringy. Un tad par šo te veiksmīgi visu aizmirsa kaut kāda salīdzinoši nesen 2000. gadu 13. vai, baidos samuldēties, bet kaut kā tad bija kaut kāds seriāls par Beverly Hills policiju, tur tā kā Aksel dēls Ārons tur viss darbojās, bet to mēs neskaitām. Lūk, un nieka 30 gadi pagāja, un Beverly Hills policists atgriezās, nesaukts, neaicināts, tas mazliet savecojas, mazliet tā kā parisnējis, un tas arī tas, kas ir galvenās pretenzijas šeit filmā, vismaz kaut kādā pirmajā trešdaļā, kā liekas, viss jau ir it kā vietā, viss jau ir kārtībā, miljons atsaucas uz iepriekšējām filmām, miljons gēgi un ironiju, un ko vien vērts ir jociņš par melno cilvēku. N-burtu nevar lietot N-vārdu. Tumšādaino cilvēku hokeja līga. Ļoti daudz visādas tādas lietiņas, tur ir daudz visādi tādu patīkamu foršu jociņu, bet tas viss neatstāja tādu mūsdienīgi iespēja. Tas ir atkal manas piesauktā Junprava, tas ir tieši tas pats, ka kaut kas tā kā ir, bet tā kā nav. Tev liekas, kāpēc vajag? No vienas puses ir bišķīgi žēl skatīties uz 63-gadīgo Ediju Mērfiju, kurš mēģina izpaldīties tieši tāpat kā 84. gadā, kad viņam attiecīgi bija, nezinu, kaut kādi 20 ar kāpējām slinkums rēķināt. Pati filma ir, tāds tieši copy-paste no tā laika bojevikiem. Protams, vēl ir visādi body movie elementi un ģimenes problēmas, un ir pietiekami daudz action, ir pietiekami daudz arī drāmas. Visi tādā humora mērcē, tā kā šī ir filma zinātājiem, tas ir tiem, kur zina, kas ir Axel F. Tā kā skatieties un baudieties tādas vasaras formātus. Un jā, protams, viena no labākajām lietām, ka šajā filmā ir atkal visādas miljonu versijas par Haralda Faltermejera slaveno Axel F. sintezatoru gabalu. Un jā, tas ir tas, kur tā idiotiskā vārda pirms kaut kādiem 11 gadiem uzstartējās parazitēja vienkārši uz šī te super sintezatoriskā gabala. Tas viss par Beverly Hills policiju. Ejam tālāk. Furiosa ir ļoti skarba beibe ar vienu roku no Mad Max pasaules. Tad es gribētu tos stulbings ar Mel Gibsonu atstāt vēstures mēslēnē, kur tiem arī ir īstā vieta. Tas pirmais Mad Max, protams, bija kaut kāds Austrālijas mazbudžeta figņa. Izšāva baigi labi, bet no mūsdienu viedokļa, to nav iespējams skatīties. Tur tie visi sliktie izskatās pēc kaut kādiem, klaunu gejiem. Parodijām no kaut kādas Nacionālās apvienības teātra uzveduma. Kas tas tāds pa figņi ir? Tā kā jā. Un arī pēc tam, kas tur sekoja, tur tas Mad Max, protams, tur bija daudz efektīgi visādi braucamo, un tie budžeti milzīgāk, un Tīna Ternera ar savām slavenajām atspērēm ausīs un viss šitas, bet tā īsti nopietni to uztvert nevar. Man tiešām liekas, ka Mad Max sākās ar pirms 5 gadiem iznākušo filmu, kas bija Mad Max, tas ar Tomu Hārdiju. Oh, what a day! What a lovely day! Un tur jau bija viss tā kā vajag, un tur arī parādījās šī te Furiosa, par ko ir šī filma. Furiosa
Furiosa toreiz spēlēja Šarlīze Terona. Viņa bija tāda, kā lai saka, tāda skarbā dāma, kur tev nekaitināja. Tā nebija māja krastiņa, kur kliedz par visu kaut ko vai kaut kas tāds. Šī dāma vienkārši nekaitināja. Viņa darīja savu darbu, viņa labi to darīja. Viņai pietiekami daudz bija action, pietiekami visādas lietas. Un, protams, ka viņa principā bija pelnījusi savu filmu. Un šī filma ir klāta, un šobrīd vēl uz lieliem ekrāniem arī tīklos jau ir pieejama ļoti augstā kvalitātē, tā kā izvēlēties pašu, kur skatīties Furiosa ar Anya Taylor-Joy galvenajā lomā. Tur vēl kaut kāda sīkcenīta spēlē viņa bērnībā, un šis ir stāsts par to, kā šī te Furiosa veidojās. Īstenībā šis ir gan labs atrībības stāsts un arī labs prikvels iepriekšējām lielajām Mad Max. Jāsaka, ka Taylor-Joy tur ir tikai 30 dialoga rindiņas, bet Tomam Hardijam arī bija nepārāk daudz, ja nemaldos kaut kādas 63, ja tā ņem, tas nav baigi daudz 2-stundīgai filmai. Bet Furiosā, principā, tiek atkārtots viss tā pati formula, kas iepriekšējā filmā, tātad ir visi šie super fantastiskie braucamie, šie te visi gegi, tie visi tie briesmoņi, tie visi tie ārprātīgie cilvēki, tie visi tēli, visi ir skaisti, visi ir forši. Ir, protams, tāda sajūta, ka tu klausies tās pašas grupas nākamo albumu, kas ir tieši tāds pats kā iepriekšējais, tikai tur bišķi savādāks, tur brietām tāda ģitāra rifi ir, bet principā arī ļoti laba izklaide. Viena no tām filmām, kuru skatoties, es paskatījos pulkstenī, un nevis tāpēc, ka garlaicīgi, bet es paskatījos, hei, un tā bija tāds, tikai stunda vēl, jo, reāli forši man patika. Ir reāli forši aizraujošie, un patīk Mad Max un tāda apokaliptiska liels ļēmbas starp braukšanu, un tad šis ir jūsu. Un īpaši kompliments ir Krisam Hemswortham, kurš ir te galvenais sliktais, un tas viņu moču trijūks ar 3 močiem, 3 zirgu vietā, tas vien ir ko vērts. Un, var sakot, šis ir kreatīvs skatām gabals vasarā pludmalē pie vēsa alus. Tas viss skatām vēlā tiksimies nākamreiz. Ceru, ka jūs uzvedīsieties godīgi, atcerieties, pierakstīties, parakstīties, norakstīties, sarakstīties, pielikt like, share, dalīties ar draugiem, abonēt mūsu kanālu, lai jūs nepiemeklē Dieva sots, Sodomu, Gomoru un Balska. Caurēja trubā. Jā, vai ne? Un viss pārējais. Un sveiciniet tie, kur satiek mūsu jaunās tautumeitas Rīliju un Allu. Pasveiciniet, sabučojiet no mums, abas divas. Man jau bail iedomāties, kādu pornozvaigzni es šonadēļ satikšu. Viņas jau te vairumā mums brauc, jā? Jā. Lai mums veicās tikpat ļoti, cik mums ar Eglīti. Tā, tiekamies pēc nedēļas. Atā.